Sveicināti visi degpunktā pēc titriem. Mēs esam atpakaļ un šodien esam apkopojuši tādus vairākus stāstus šeit ar kolēģiem Arta, Diānu un arī Agris no degpunktā. Gribētu, ja mēs tā varētu summēt, un tur, protams, ar kaut kādu humoru varam tam pieiet, bet nonāksim arī pie tādas noteikti nopietnās daļas, bet parunāsim par bērniem. Pirmkārt par to, ka daži var izrādīt savas stulbības un parādīt to arī internetā un arī nejauši nonākt internetā, un mēs uz to varam paskatīties, tā teikt, ar smaidu un parādīt, ka tāda ir tā bērnība dažreiz, bet jādomā par to, ko dara, un dažreiz arī sanāk tā, ka tie gadījumi var beigties letāli. Tā arī esam degpunktā sižetos parādījuši. Jā, pareizi. Tieši tā. Es būšu tieši sīki ir norāvušies no ķēdes. Jā. Vasara sāks. Vasaras brīvlaiks. 1. jūnijas bija cik dienas pirms, jā? Šeit tikai 3. un jau ir vesels, jā. Bet siltums un uzreiz bērniem prieks līdz ar to arī. Uzreiz debils mums parādās. Mētamies uzreiz tajos gadījumos iekšā, šķiram pirmo bildi. Tas ir vienkārši random, ko es esmu tā ātri ieraudzījis internetā. Gadījumi ir simtiem. Jā. Baloži. 2 džeki izdomāja pastumt vilcienu vagonu. Zin kā, tur aug jaunā paudze bobslejista, zin kā, ka tur stūmēji mums trūkst. Nē, es domāju, kāds tur funkcijas ir. Izdomāja pastumt vilcienu, bet vai to vispār var izdarīt? To arī varbūt gribēja pārbaudīt, var pastumt vilcienu. Jā, tur uzreiz ir asprātīgi atbildi. Nākamajā kadrā Baložs Bānītis atbild, ka, kur mums bija apsardze un sīkie dabūja laisties lapās. Patiesībā vienkārši tur bija apsardze un viņi notinās. Tā kā šis beidzās laimīgi, jo tur bija kā saka, security savā vietā, nevis iemiģis onkulis, jā, un tā kā viss kārtībā. Protams, ka šeit var paskatīties tā kā ar tādu humoru, tev, protams, ir mākslīgais intelekts pie rokas, var uztaisīt kaut kādu interesantu postiņu arī Facebookā un citur, bet tā kopumā, jā, tā doma jau aiz tā visa, tur grūti atrast jauniešiem pašiem, jo ko viņi tur vēlēs sasniegt. Te arī, zini, īsti nav tā kā kaut kāds noziegums vai kas, un tad arī tas tāds paliek tā kā, pakratam ar pirkstu, jā. Ejam tālāk, kur varbūt arī bišķiņ nebija kratīšana ar pirkstu, tā kā, ja tu met akmeņus satiksmē, tas var beigties diezgan bēdīgi, jā, un te puiši bija iemūžināti kaut kādi, jā, bet... Šeit tad raksta, proti, ka vajag parunāt ar bērniem, jo grupa pusauģu meta priekšmetus uz ceļa pie Rīgas ielas Piņķos. Un tad, proti, viens ir tas, ka tu pamet kaut ko, es nezinu, kaut buņģu nomet, un tad pārbrauc mašīnu pāri, bet, ir bijuši tādi gadījumi arī, un cik ir redzēts arī, teiksim, Savienotajās valstīs, dažādi, kur tiek publicētas policijas šīs kameras, kur tu var redzēt tās izmeklēšanas un tā tālāk, kur bija kaut kādi arī tādi pusauģi jaunieši, neatceros cik gadu veci, bet meta akmeņus ārā no braucošas mašīnas, un te, ka tu brauc pretīm, un tad tu vari kaut ko pamest, un tas ar tādu spēku ielidot tajā pretējā, ka tur arī bija cietušie, mirušie. Viens ir tas, ka tur īpašums, mašīna sasist un tā, bet, kad ir izlidot tas akmens cauri, pat ja tas ir tāds. Bija tāda filma, labais dēls vai kā saucās, kur met tur kaut kādas lēles uz mašīnām no tiltiem. Šits ir tuvu tam, zin kā, un Piņķiem blakus ir lielā šoseja, tur var sataisīt baigās ziepes. Jo, ja tu sāc ar kaut ko tādu, ka tu kaut ko sūdiņus met uz ceļa, tad kas būs nākamais? Arī netiks sen tajās pašās Savienotās valstīs bija arī publicēts šis nopratināšanas video un arī pats lietas, tie materiāli, ka jaunieši vienā no nacionālajiem parkiem, proti, staigāja, atkal kārtējā reize nav ko darīt, nezinu, silts vai nezinu, vai vasaras brīvlaiks tas bija vai nē. Pamanīja tādā kalna malā, kraujas malā baļķi, paņēma paspēru un baļķis ripo lejā apakšā, kur nevarēja redzēt īsti, kas tur apakšā bija, bet varēja nojaust Nacionālajā parkā, kur cilvēki iet. Apakšā bija fotogrāfi, kas uzņēma tur ūdenskritums, kaut ko vēl. Baļķis trāpīja pa galvu, fotografi mirusi, jauniešu cietumā. Tā kā, tādi gadījumi. Šis nevajag sākt aizmetnis tādiem sūdiem. Vai ne? Šķiram tālāk, kas mums tur vēl ir. Puiši iegājuši konditorijā Aglī Cake, kur Tikšķelē, zinu, viņiem ir arī
Āgenskalnā, man liekas, bet, būtība tas nemaina. Pašapkalpošanās, es saprotu, mums acīm redzot, pieaugušiem ir bērniem jāapstāst, ko nozīmē pašapkalpošanās vieta, ka tas nav ienāku ķeru grābju un izej ārā. Kad mēs tomēr... Viens ir samaksājam, bet aiz sevis ir arī jāsavāc cūkotās. Tā arī nevar, tā kā, tur... Čaļi droši vien, ka dabūs rēķinu. Viņi vecāki dabūs. Atkal. Nē, bet kā jums vispār šķiet arī skatoties kaut kādus pārkāpumus, pēc kā arī reizēm top kaut kāds sižeti un tā, kur uzņēmumi tā kā publiski kaunina tos cilvēkus labi, slikti, vajadzētu vairāk, mazāk? Es domāju, tas jāizvērtē tā situācija. Citreiz ir tās publikācijas un tiešām par niekiem, un tad šķiet, ka... Ar to vienkārši jārēķinās attiecīgajā kaut kādā biznesā. Bet ir reizes, kad, manuprāt, tas ir ļoti iederīgi. Man, piemēram, ļoti patīk tās reizes, kad tās puķu tantes tiek liktas, kuras tos stādus zog. Jā, tās ir vislabākās. Ir reizes, kad vienkārši tas noziegums ir nopietns un tu tiešām meklē un palīdz policijai atrast ar saviem resursiem. Otrs ir vienkārši rēcīgi. Diezgan smieklīgi, jā. Protams, ka uzņēmumam cerams, ka tur nekas tāds... labi, šeit varbūt var ātri, tā teikt, tikt galā ar to, plus vēl parādīt citiem, ka gribat arī piecūkot mums tur virtuvi, tad varat arī nonākt publiski Facebookā. Iespējams, viņi vienkārši caur šo parādu, ka viņiem tur ir arī kameras. Kaut kādā brīdī tie uzņēmumi izšķirās, man liekas, tad, kad ir kaut kādas tādas pretīgās darbības, Džeki tur you'll go to jail un šitie te kaut kāda ņirgāšanās, un zin kā, tev vienkārši notrūkst valdziņš un tā ieliekam sociālos. Ja tur būtu vienkārši ienācis, kas paņems būciņu, aizgājis prom. Ok, labi. Dievs ar viņu. Jā, tā kā es domāju, ka te jau jāskatās no tādas, cik tu esi pretīgi uzvedies principā. Arī, kaut kāda augstprātība droši vien tur iekļaut. Tad arī mēs tev pretī tāpat. Jā, lūdzu, puikas, čau. Video. Imant. Ierastie vandāļi. Kas man liekas vienkārši trakākais, ka viņi kāpj pa tām trepēm, un tas vispār nav droši tikt uz tā jumta. Svarīgākais ir tas, ja tu iesaisties šajā te par mākslu nenosauksim, jo diezgan stulbs zīmējums varēja arī pamācīties vairāk. Proti, ka tu kaut kur visaugstāk, vistālāk, visnedrošāk to arī uzzīmē, bet šis tāds... Artu, tu esi darījusi? Tāds. Nē, šo gan es neesmu. Es arī nesaprotu īsti. Kas viņiem ir tie skatītāji? Tur tie augstāko stāvu iedzīvotāji vai kas? Tur vēl augstākie grafiti. Tā atkal bija imanta, vai ne? Es nezinu, kāpēc, bet imanta ar grafiti vienmēr kaut kā īpaši izceļā. Jo nav jau nekas pret grafiti. Man labi nevis tur uz valsts iestādēm tur kaut kur, uzķēpāts kaut kas, bet kā tāds, kā vispār, kā mākslas veids, man vispār nekas nav pretī. Cik mums ir ārkārtīgi daudz skaistu darbu? Jā, tas nav īsti normāli. Nē, es saprotu, ka viņiem tur tajā savā kultūrā tas ķeburs jau kaut ko izsaka. Viņi tur atstāja, te bijām, mēs izveidojām grupu trietā, bet iemācies zīmēt. Ja tev noķer, tad visi tie ķeburi ir uz tevīm, kā saka. Jā, tikai slapjie bandīti. Pats parakstījies visur. Tā kā, šeit viss skaidrs, labi, ka nenogāzās no augstuma. Bet tad atkal... Es nevaru skatīties, man nav augsts kājas, ir drausmas. Te jau ir bišķi labāks augstums nekā imantā. Tas arī kaut kur nesen, ja? Šis ir... Vakar pirms 11 stundām Baloža apkārtnē atkal Čekovs novads. Tad stumi vilciens un grib arī uzkāpt. Dievs, man reāli pulss kāp, skaties, cik es iedomājos to, ka tu tur pats esi. Esot uzkāpuši, fiksi nofučējušies un nokāpši lejā. Tā kā kaut kur fočens arī būs, gan jau mēs redzēsim varoņus arī vaigā. Superīgi, ko es varu teikt. Man ir nenormāli bail no augstuma, bet vienreizes tur laukos bākā kāpu, tur pie jūras, līdz otram stāviņam uzkāpu. Un tad man bija bail, ka man ieraudzīs vecmāma. Tas leņķis tāds ir, es jau tik augstu. Man bija bail no kaut kā. Viņam ne no kā nav bail, ne no augstuma, ne no vecmāmas, kā saka, man liekas, tur ir pilnīgs, kā lai to pasaka, bezpriģēls. Nē, valši, ka viņš to var izmantot tālāk darbu, kaut kādu darbu meklējot, ja nav bail no augstuma. Un mēs aizējām uzreiz uz nākamo video, kur tiešām vairs bērniem nav bail vai ne no vecākiem, vai ne? Un te ir mamma, kas TikTokā aicina dēlu nākt mājās. Dēls pazudis bez vēsts.
Par viņu jau ir iesniegums policijā. Jā. Policija ar bilde, meklējam, palīdzam. Mātei ir tāds izmisums, ka viņa zina, ka bērns dzīvo TikTokā, un tur es viņu atradīšu. Viņš atradīs mani, un es atradīšu viņu. Es nezinu, ko tur vēl piebilst. Fantastika. Nē, šis bija labs tāds gadījums, jā, tādā ziņā, ka tu paralēli redzi, ka valsts policija arī sociālajos tīklos, protams, ir izplatījusi divas šīs bērnu bildes. Un, kad tu paralēli redzi, kā notiek meklēšana no valsts policijas puses, tur oficiālos kanālos arī aicina sazināties, un kāds ir redzējis. Un tad otrs puses ir šī, acīm redzot, māte, kur tieši šo pašu bildi arī ievieto. Un ar tādiem vārdiem viņu meklēs. Tas ir grūti skatīties, ja godīgi. Mamma viņu nosauc par Jā. Pīkstuļi cerams, ka ir. Jā. Arī atradies, jā. Jā. Uzliekam bildītes, policija, tie oficiālie kanāli arī ziņo pārnāc. Ka viss ir ok, jā. Un tad viņa pat arī pēc tam bija likusi... Policija viņa atveda mājās, ja kāda bija. Jā, un viņa bija arī rakstījusi, ka ir atradies tas pats raksturojums viņam, ja. Un vienkārši tur palicis, tā teikt, kaut kur pie drauga gultā gulējis. Un arī neviens cits no tā drauga radiniekiem nesot licies. Tas ir paradoks. Tu atved mājās vienaudzi. Tā vienaudža mamma nepaprasa, kas viņš ir, vai viņa vecāki zina, kad viņš ies prom un tā tālāk. Galvenais jautājums ir, kad viņš ies prom. No tās arī pilnīgi vienalga. Es atvedu čomāku, viņš te pagulēs kaut kur uz blakus dīvānu vai paklāju. Tā notiek? Nē, mammām, tētiem naktsmājiņas vēl kaut kas varbūt ir tieši iestarpiņi tajos brīžos, kad vien nav māja. Nē, tur bija. Tur bija mājās. Okay. Tas ir vienkārši, tas video ir viens no tādiem maniem, viņš ir traģikomisks, jā, bet viens no maniem pēdējā laika tādiem. Topiņā, jā. Grūti nepieminēt to šeit noteikti. Es ceru, ka man tā nebūs jādara. Nē, kā tev jāuzrunā TikTokā ir savs pazudušais, kurš policijā ir oficiāli pazudis. Tu tā teikt, ir šī lieta uzsākt. To neuzsākt. Nē, tā tad mammai bija stress. Protams, ka bija. Tas nebija tā, zinu, pār. 12 gadi, jā, mēs nepateicām, jā. 12 gadi, jā. 12 gadi. Kas būs 14 gados? 16. Wow. Tā tie origo bērni rodās. Cerams, ka šis nav tas gadījums. Bet... Skatos, ka viņš vesels 24 stundas ir bijis projām. Jā, jo zināmā policija jau uzreiz. Nē, par bērniem jau ņem. 12 gadi, 24 stundas projām. Tas vispār nesavalkās. Kur klastā ir 5. Kaut kas tāds, jā. Ja tu nesaki neko nevienam un aiziet pie drauga pagulēt. Un kad arī pretī tur tie radinieki, kas ir tādu atrod. Nevienu neko nesaka, nepabrīdina vai nezina. Tad šajā reizē nav tā situācija, ka tu paliec pie tā drauga, pie kura tu paliec vienmēr, vai tā kā jūs tur čupojaties, jo tad jau zināt arī vecāku, kuram zvanīt. Jā. Tas sanāk, tu vienkārši pie random drauga. Tā tad tas ir vēl interesantāk, jo es arī miljonus reizes paliku pie draudzenes, viņa pie manis, bet, ja mammai nebūtu iespēja man sazvanīt, tad viņa pazvanīja draudzenes mammai. Šajā situācijā tātad tas ir vēl viens nezināms. Paiet, kad mamma jau iet uz policiju iesniegumu rakstīt. Tas jau nav tāpat vien. Protams. Iedomājies, teiksim, ja, parasti no skolas tur nāk, labi, šeit skola, brīvlaiks droši vien jau sācies, bet parasti mājās ierodās tur, teiksim, 6, 7, kaut vai 9 vienalga. Un tad nepārodās tajos 9 cilvēks 12 gadīgs. Neceļ. Tu neceļ, nevar sazvanīt, nezinu. Protams, ka tu droši vien tā pirmā doma ir apzinīt kaut kādus zināmus, varbūt tuvākos tie, kas tā kā nesaka neko vai nav redzējuši. Protams, ka tur jāiet uzreiz uz instancēm un jāsaka, ka ir pazudis, jo kur tad citur vēl? Nē, ja savādāk, kad kaut kas notiek, tad bieži vien ir, kāpēc mamma negāja ātrāk jau pie policijas un nemeklēja. Tad kā parasti ir pārmetums. Mamma droši vien ir piezvanījusi, 5 viņai zināmajiem vecākiem, šitam viņi nevarēja iedomāties, tā kā trāpīt. Tā var būt tā visa situācija. Bet viss atradies. Viss labi, ka labi beidzēs. Bija, protams, ka viss labi beidzēs. Labi, fun part is over, jāzina kā, un
ejam bišķiņa skumjā tēmā. Un šeit ir vairāk, starp citu arī mēs tieši arī šādi pirms sarunas arī dalījām, ka te ir tādas lietas, kas labi, ka viss labi. Ar tēmu mēs visi bijām jauni. Bet tieši šajā brīdī arī, vasara atkal sāks, atkal pieminam to pašu, ko sākumā teicām, vasaras brīvlaiks un vēl neskas. Un atkal pilnīgas tādas stulbības noved pie letālām sekām. Tā kā, sāc. Diana pastāst par šito. Tas ir pie Aglonas jauns žeks, 16-gadīgs nostās ar moci, tas īsumā. Man šķiet jau, ka viss jau, kad 16 gadu un ar moci, tas jau viss saka visu. Jā. Labi, 16 gados ir... var ar motorolleru braukt, ir konkrēta kategorija, A2, A1. A1 šķiet, 125. A1, jā. Ar to, ko var arī ar B kategoriju vienkārši braukt, jā. Iespējas ir. Šajā gadījumā šīs iespējas nav izmantotas. Šis nebija 125. Jā, šis nebija 125. Tas bija virs 650. Tas jau ir mocis. Tas ir A kategorijas motocikls, kuru vispār tiesības var iegūt no 24 gadu vecuma. Ja tu 18 gados dabū atbilstošu kategoriju nobraukā 2 gadus ar pieredzīti, tad tu vari kārtot ātrāk, bet tā vispār, ja tu gribi sākt no jauna, tad no 24 gadu vecuma. Principā... Kas ir baigi pareizi īstenībā? Es domāju, tie likumi uz asinīm rakstīt nevēlt. Protams, visvieglākais jau ir tas, ja tev ir 24 un B kategorija, tad tev tur tas posmiņš, kas tev jāpārkāp, tur nav tik sarežģīts vairs, jā. Bet ne jau 16 gados. Ne 16 gados, tātad tiesība nebija nekādu. Tātad nav arī tā saprašanas visticamāk par ceļu satiksmes noteikumiem un vispār par to, kas tur īsti notiek. Jā, vakar sižetā mēs neminējām to konkrēto ātrumu, bet kad ir tiek ievērojami pārsniegts, šodien palasot komentārus tiem auniem, es atvainojos, kas tur kaut ko raksta par alni un tā tālāk, 160 spīdometrs bija palicis. Tātad tas nav, mocis saskries ar alni. Tas faktiski divreiz virs. Tas ir ārkārtīgi ātri, 16 gados, bez pieredzes, šādi te vienkārši maug pa šoseju, tumsā. Un tur nav vainīgs Alnis, kā tur citi komentāros. Jā. Alnis nespēja izšķirot, kuram ir tiesības un kuram nav. Mīļie cilvēki, ne jau stāsts par Alni. Viņš nākamajā līkumā ietestos kokā. Ja ne šajā reizē, tad šādi turpinot kaut kādā citā reizē. Tas vienkārši nav normāli. Jā, jo Alnis, bet viss, ko mēs nosaucam pirms tam, jā. Tur ir visa stulbuma pakāpe bez aļņa. Alnis vienkārši sagadījās šajā reizē. Tur ir neievērots viss iespējamais, kas man nedaudz liek domāt, ka tā ir pašnāvība. Čeks ir beidzis no problēmām kaut kādām, vienkārši spiežu, cik es varu dabūt ārā no tā savu mocīšu, un kur tas ceļš beigsies, vai līkumā, vai kokā, vai meža dzīvniekā, man tāda sajūta. To jau tur izmeklētāji skatīsies, kādi bijuši apstākļi mājās, skolā, vēl kaut kur. Aglonas vidusskolas audzēknis, ja nemaldos. Jā. Tā kā diezgan bēdīgi skolās ēras, protams, un vispārējais. Un tā. Ko mēs arī vakar runājot, veidojot sižetu, ja tā ir vienkārši pārgalvība, jaunietis grib saprast, cik viņš spēja un ko spēja tas motocikls, tad kur tu pie vēlna viņu dabūji? Tas arī, tas jau nav tik vienkārši arī, labi. Jā, es esā gan jau, ka tur ar čaļiem samesties jau. Maksā, tas nav tik grēki. Pa 900 eiro es paskatījos, 900 bez numuriem, pa 400 un tā tālāk. Gan jau ir čaļi, kas tur apkopēm. Jā, kaut kā. Un to lūk mēs nezinām šobrīd, vai bija apskati, vai bija numurs. Tur nav, kur pagaidām tur... Un ja tur izrādās, ka tas ir kaut kāds melnais mocis pilnīgi, tad paņem no garāžas vai nopirk no drauga. Tur 400 eiro, 500 mūsdienās jaunieši var kaut kur sakasīt, kas omas ir sadāvinājuši un pats kaut kur pastrādā, un tā nauda ir. Nav tik milzīgs tās summas, tā kā pie moču var tikt. Bet arī tev kā vecākam jāskatās labi, viņi tur, montē kaut ko garāžā, bet tu tad redzi. Tas ir nākamais tu aizēji varbūt kaut vai reizi nedēļā, tu redzi, ko viņi tur skrūvē, mocī, mašīnu, vēl kaut ko, kurš stūrēs. Okay, bet ko tur viņi darīs, džekiņi? Ko tu darīsi ar viņu? 650. Virs. Tā kā tas ir iespējams, ka tas bija vēl kaut kas jaudīgi. Jo tad, kad jau tu arī vienkārši cilvēki, kur tur mācās braukt vēl tādu, viņi pie 650 netiek īsti uzreiz. Šobrīd kolēģis mācās, tā kā jau pieaugušā vecumā.
viņš saka, ka, piemēram, arī, nezinu, figūras izbraukt, ja tev ir jāuzņem konkrēts ātrums un konkrētā vietā jānobremzē. Tev bez pieredzes tas nav vienkārši. Ar moci taisni un ātri braukt ir vieglāk nekā figūrās. Nē, gan jau, bet diez vai tu vari izmanevrēt talni vai jebkur, vai arī, ja tur pat zaķis skriet. Kaut vai sprunguls uz ceļu. Tas jebkās. Tumsa, tas vispār ārprāts. Bet tas ir tiešām kaut kādā naktī, ja? Pirms 12. Tad ir jau krēsli. Labi, tagad mums ir tāds, bet tā krēsli ir vēl trikīgākā. Mēs zinām acīm, tas jau visur mums arī māca, ka tas tumsā cirreiz varbūt pat vieglāk ir ieraudzīt tā meža dzīvnieku. Ne jau uz 160 un neredz neko, bet tā tīri teorētiski. Tas sausais atlikums vecāki, kurus skatāties, kas notiek, sīkais ķīlē moci garāžā, ko tad viņš darīs ar viņu, skatīsies uz viņu, kamēr viņam paliks 24? Pēc 8 gadiem. Jā, ja tas bija tā, varbūt viņam čoms iedeva izbraukt. Protams, bet bieži vien, diemžēl, arī tēti iedod, un māsas iedod, vai brāļi iedod, jebkas iedod tajā pašu radinieku lokā. Tāpēc jau arī vakar bija tas stāsts par to, vai tu izdari pakalpojumu tam bērnam, iedod pajautroties, vai tu viņu vienkārši iedzen kapā. Un tad vēl pēc tam, kā man patīk noslēgt, vienmēr visu mēs skatāmies, tātad nav tiesība, nav tas, tad ir vēl dažādi iespējamie cēloņi un tā, tad ir vecāki, un tad arī, protams, tu jau zini, ka neviens tev neapturēs, jo nav kas aptur. Nav kas aptur, jā. Par to vispār nevajag aptur. Jautājums, vai viņš būtu stājies? Arī, jā, 160. Tad vēl varētu. Šīram tālāk, trakākais, man liekas. Pēdējā laikā noteikti. Teiksim tā, no sliktākajām nāvēm, ko es esmu redzējis, taisījis sižets un tā tālāk, top 5 šausmas vienkārši. Šis ir viens no... Ja tu pat sižetā to nevar īsti parādīt, bet vienkārši pasēdēt, padomāt, kā tas viss var izpildīt. Ārti izstāstīs. Sākt ar situāciju no sākuma. No paša sākuma, jā. Šeit atkal, piemēram, nebija gluži bezatbildīgi vecāki, vismaz pēc tā, cik no viņiem var noprast, kad bija parūpējušies par to, ka jaunieši dodas nosvinēt vasaras sākumu kompānijā. Visi zina, kur viņi atradīsies, kur viņi nakšņos. Arī vecāki, pie kuriem nakšņo, viss ir kārtībā. Lokācija vai nebija arī... Es domāju, lokācija bija bērnu, tādā GPS mamma sekoja līdzi. Jā, lai var redzēt, tiešām vai viņas, kur atrodās un vai ir mājās un tā. Un tad, arī ir jau vakars, kādi 10-11, un jauniešu grupiņi nolem, ka varētu doties pastaigāties līdz vietējai fermai, sienas šūnim, kas jau it kā esot vispār gados jauno cilvēku vidū diezgan izplatīta vieta, kur iet, kā varēja saprast no vietējiem. Pamesta vieta. Jā, bet tur viņi uzturās. Ik pa laikam nodedzina kaut ko, vai tie jaunieši to izdara, vai kāds cits to gan to nemācēja teikt, bet, iespējams. Tikai šajā gadījumā tas viss beidzas ar to, ka iekšā sienas šūnī ieiet 3, meitene 15 gadi, un puisis 14, un vēl viens puisis 13, bet ārā no šķūņa iznāk tikai 2. Un, diemžēl, viens paliek kaut kur starp ruļiem. Jā, kā tur bija? Tur burtiski, kas bija tas, ko viņi tur darīja? Viņi tad ar kaut ko spēlējuši. Tur tās versijas bija vairākas. Bija betardas versija. Tad bija par to, ka iespējams dedzinājuši papīrus. Tad pēc tam, ka tos papīrus, tos viņi ir mājās dedzinājuši, un ka tomēr šeit kaut kas cits varbūt ir. Bet to, ka viņi mājās dedzināja papīrus, jau liecina, ka jebkurā gadījumā ir aizdedzināts. Kaut kas ir dedzis. Un fināls tāds, ka viņi mūk ārā, un tas čalis vai iekrīt starp sienu ruļiem, vai rullis uzveļas virsū, vai vēl kaut kas, ko līdz galam mēs vēl nezinām, bet notiek kaut kāda nelaime. Un tie pārējie 2 laižās lapās un atstāja to trešo sadegam. Līdz nepazīšanai. Jo tas var redzēt, ka tur ir bijis. Tur nav nekā. Trakākais ir tas, ka es saprotu, ka viņi jau īsti tajā brīdī saprotot, kā deg, un tu neizskrien ārā tajā kompānijā, kurā tu izskrēji, ka viņi nav nevienam ziņojuši. Tas ir vienkārši nesaprotami. Pat, ja tu tā kā saproti, ka, es nevaru ieskriet atpakaļ, jo tad es pats, tur pašam sev arī jāsargā, bet ja tu nevienam nesaki, tad tur ir viens tev bailes. Smiltenē taču ir ugunsdzēsēja depo, vai ne, kolēģi? Jā.
Tur, cik tur līdz Smiltnē? 2 kilometri. Jā, nepilni pat īstenībā. Ugunsdzēsēji atbrauktu 5 minūtēs, 5. Daudz var izdarīt. Pat, ja tur ir diezgan daudz jau sācis degt. Telefoni taču ir sīkajiem, es atvainojos. Vai tad nav? Ir visiem ir telefoni. Tur mēs ar Artu jau runājām pirms šeit nācām par to, ka tā jau drusku ir kaut kāda tā, gal galā, nezinu, kā nosaukt, audzināšanas vaina, ka tam bērnam jau tajā brīdī nav bail par to, ka tas draugs tur sadegs, bet viņam ir bail pateikt, ka viņš tur bija, un viņš ir vainīgs, jo spēlējās ar sērkociņiem, ko viņam aizliedza, un nodedzināja šķūni. Tas ir viss, ko viņš redz, ka mamma vai tētis lamāsies par to, ka viņš vispār tur ir bijis un spēlējies ar uguni. Nevis par to, ka draugs sadeg tā, ka viņu neviens vairs nekad dzīvē tā arī vairs neredzēs. Jā, jo šajā te gadījumā vai nav tā, ka tagad arī pēc tam skatoties to lietu, kad viss nomierināsies, tā izmeklēšana turpināsies, abiem tiem bērniem nevar būt kaut kas arī, kaut kādi jautājumi lielāki un varbūt pat kaut kāda atbildības. Cik bija gadi? 15. Jā. Absolūti. 15 jau atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī. Tas ir likumā rakstīts, tu nevar atstāt. Sēs kolonija. Jā, tieši tā. Tas ir diezgan nopietni. Tur vairs nav tādas kā bērnu spēles. Bet jums izdevās arī ar tēvu sazināties? Jā, auģu tēvs tas bija. Kas tur bija no viņa puses? Viņam visvairāk šobrīd tā sāp ir par to, ka nevar saprast to situāciju. Katram ir sava versija. Visi galu beigās pasaka to, ka neko nezina, kas kā notika. Neviens nevar atbildēt skaidru uz jautājumiem. Šobrīd galvenais, ko gribētos uzzināt, ir vismaz kā tas bija, kāpēc bija. Man vēl viena tāda doma šaudās pa galvu un tāda, kā es viņu sauktu atkal šāda TikTok paudze, ja es būtu tādā situācijā bērnībā, mēs vienmēr zinājām, mēs varam no krekliem sasiet striķi, no biksēm sasiet striķi, varbūt, ja tavs čoms guļ tur starp ruļiem, varbūt kaut ko pamest viņam koku, zaru. Šitie to mācētu jaunieši. Man vēl tāda doma šaudās galvā, ka mēs nemaz nezinām, ko darīt. Ne mēs zinām, kam zvanīt, ne mēs zinām, kā rīkoties. Vai mums ir kaut kādas bērniem šīs praktiskās iemaņas mūsdienās, kā glābt sevi un citus. Jā. Kā kaut ko atrisināt, kad ir krīzes situācija. Jo to rada tikai tā dzīve, ka tu esi kāpis pats kokā, ka tu esi bijis nometnē, galā, ka tu esi dabūjis pa pūrnu, un tad tu nākamreiz zinās, kā sev aizstāvēt vai aizmukt. Vai ir šī te vispār bāze kaut kāda apakšā tam? Dedzināt un blēņas darīt mēs mākam, bet vai mēs esam kaut kā uzskilojušies? Cik viņiem? Jau daudz gadu, 15 gadu. Jā, kaut kāds nometnes vai kaut kas tam līdzīgs, kur tu apgrozies, apbružājies, tur tā teikt, pacīnies vai vienalga par sevi, par citiem. Galvenais, labi, ja tu pat nemāki. Tā bišķi nomāca. Pirmais, mēs vienmēr, es nezinu, cik gadu vecuma bērnam māca, ja kaut kas notiek, tu apmaldies, ja mēklējam pieaugušie, saucam palīgā. Jā. Primāri, ja tu nevar neko izdarīt. Blakus kaut kāds mājas bija. Dari kaut ko, skrien, diezgan netālu patiesībā, bija daži metri uz vairākām pusēm, tur, varēja. Tā kā arī tas risinājums, jā. Tā kā sauc, neignorē situāciju. Nebaidies par to, ka tu aizdedzināji šķūni. Tas ir stāstīt bērniem, kad, es nezinu, ir jāizvēlās tajā brīdī, atbild par to, izdarīt uz stulbību, bet primāri ir draugu dzīvība, nevis tas, ka tev nolamās par šķūni. Mēs vienmēr sakam, nevainosim bērns un tā, bērni nav vainīgi, vecāki par visu atbildīgi. Šoreiz, nē. Tu esi liels jau 15 gadu. Jo tas ir... 16 gadnieks ar mocivālēm. Jā. Jo tas ir tas lēmums, kas ir jāpieņem. Nevar tā novelt uz to, ka labi, mēs kopumā cēlonis ir audzināšana kaut kāda varbūt un tā tālāk. Bet tajā brīdī gan, vienkārši nav citu variantu. Tur jārīkos, jāziņo, jāsaka. Jo neviens jau nezina, ka tur iekšā kāds vēl ir. To tikai viņi paši zina. Ka viņi nav vairs 3. Tikai krīzes situācijā tu zini, cik tu esi stiprs. Šeit neviens nebija stiprs, manuprāt. Tā izskatās, jā. Trakākais jau tas, ka tas ir pietiekami liels vecums, un tas viņiem paliks galvā uz visu dzīvi. Protams. Jā. Ar to būs jādzīvo. Pat ja tur tās sekas, nevarēs pierādīt neko, bet tas jau neizdzēš to, ka tu vienkārši aizgāji.
Diezgan pabaisi. Pēc tam jau saprotu, ugunsdzēsēji kaut kā zināja, ka tur kaut kas ir bijis. Gan jau gar tie bērni, viņi jau redz palika pie kaut kādas ģimenes. Tur neatgriezās, vairs 4 atpakaļ atgriezās. Tātad viņš tiešām ir bijis dziļi kaut kur starp ruļiem, jo neuzreiz viņu atrada. Tur 2 dienas dzēs, jā, vai kaut kas tāds. Sāka tajā vienas dienas vakarā, nākamajā rītā jau pēc 7, 6. Jauca tos ruļus un tikai tad, jā. Ja tu aptuveni zini to vietu, bet tur nevarēja pat piekļūt. Tā kā, diezgan tur tā nopietna tā situācija bijis. Redzēsim, kā tas attīstīsies, bet šitam ir jāpasako. Šitā nedariet vienkārši. Tas man riebi šitā situācija. Es vispār nevaru. Grūti kaut ko teikt. Kā var, iedomājies, sienu šķūnī, vieta, kur no visām vietām šajā, apkaimē ir tāda, kur var tiešām kaut kas vienu dzirksteli un nodeg viss. Bet tas kur tur kaut ko var dedzināt? Lauku reģionos baigi izplatīti ir. Mēs jau man liekas, ne pirmo reizi. Šķūnis, sienu ruļi, super, tas ir labākā spēļu vieta. Jā. Bet ne jau dedzināt, spēlēties, jā, liekt kāds tur labi kāju salauzīs, ok, bet kaut ko dedzināt, tur jābūt tiešām ar izdomu, jā. Gribās skatīties, kad viss tas rezultējas bērnu slimnīcā, tad, kad ir slimnīcas gadījums, jā. Šitās nāvis, protams, tur viss ir skaidrs. Bērnu slimnīcai vasarā iet visjautrāk, to mediķi paši saka, man liekas, mums bija ziņās arī sižets par to. Kas mums te ir? Tas ir pa pagājušo gadu. Kontekstam tie ir tā, lai pastīties. Diezgan īstenībā tie dati ir lieli. Jā, katrs 3. bērns aizbrauc uz slimnīcu vasarā. Precīzi, pa gadu, jā. Un statistika auga. 24. gadā bija par 1,4% mazāk. Es domāju, 26. gadā būs vēl vairāk, kaut gan bērni kā paliek mazāk, bet tā kā ejam tālāk, skatāmies, ko vēl bērnu slimnīca ir publiskojusi no statistikas. Tātad ārstēšanā stacionārā, protams, ka tur ir arī slimības kaut kādas saindēšanās un tādas lietas, ko varbūt... Arī, tur iekļaus arī, kad tur pirkstu salauz. Kaut kas notiek, vai es nezinu. Stacionārā tu ar pirkstu nepaliec. Labi, tur nē, jā, bet kaut kas vairāk bišķiņā. Jā, tā kā, kur vidēji stacionārā bērni pavada 4,5 dienas, jā, ir, kas pavada 20 dienas un mēnesi, un ir, kas pavada 2 dienas. Vidējā statistika ir apmēram tāda. Šķiram tālāk, kas mums te ir. Tātad šis ir tās krīzes, kas ir atrisināts lielākoties pa telefonu, kur zvan bērns ir aizrījies, vēl kaut kas arī. Šīs te visas nelaimes mēs nevaram neakcentēt. Un tad ir pediatrs, jā, kas ir arī, man liekas, pavisam maziem bērniem. Jā, tur svarīgi, ka tu vari tomēr saņemt arī ātri to un pats kaut ko palīdzēt. To rīcības modeli tev pasaka ārsts pa telefonu. Man liekas, arī kliedzoši daudz, 70,000 zvani. Un tie ir tādi, kur kā ir piefiksēti, ka tur mēs tiešām sniedzām kaut kādu īstu konsultāciju. Jā. Nevis tur tikai tā kaut kāds parunāties. Šķiram tālāk un... šitais pasaka visu, man liekas, jā, kad neatliekamajā medicīnas centrā ievada milzīgu skaitu. Labi, no te vērstus šajiem tur mēs varam ņemt. Mēs jau paši zinām, kuriem ir bērni, tur aizved arī tad, kad tu esi vienkārši satraucies, bet, man liekas, trakāk ir tas, ka tev ieved ar NMPD, jo tad ir skaidrs, tad ir ka kaut kas nav kārtībā, un tas ir liels skaitlis. Jā. Tas ir liels skaitlis. Kaut gan daudz arī laustās rokas paši atved, tā kā arī tur ir daļa nopietno gadījumu, manuprāt, nopietno, jā, tā kā es teiktu, atkal, milzīgi cipari. Un, varbūt iedodam ārstiem bišķi brīvdienu kādreiz arī. Ne vasarā. Ne vasarā, jā. Jā. Ārsti atvaļinājumos iet ziemā, ne? Vasarā viņus tur nelaiž droši vien. Nē. Paga, jā. Tikai ne šovasar. Tā kā bēdīgi skatīties. Nekas labs jau nenotiek arī ar vasarā ar peldsezonu un tā tālāk. Tā kā tur noteikti arī jāpievērš uzmanība. Un, nevar jau izslēgt to, ka atkal mums ir kādi
statistikas atkal anomālijas tieši Latvijā, jo esam viena no tām valstīm, kur neapdomīgāk peld. Atstājam peld sezonu un motociklus atsevišķām pārēdēm, ne? Tur būs ko stāstīt, jā, diemžēl. Bet vasara tāda ir, nevelti daudz vecāku gribētu, ka vasarā bērni vēl mācās, jo darbu neviens neatceļ. Nē. Un tie bērni, tad sevi izklaidē, kā viņiem pašiem gribas. Kaut kā tā. Jā. Paldies visiem par šodienas sarunu. Noteikti jāsargā sevi, jāsargā savus bērnus un jāmāc, kā vajag darīt, rīkoties arī krīzes situācijas. Tas noteikti tas, ko paņemam no šodienas. Paldies! Paldies! Paldies.